Esiet sveicināti. Šeit Jāzeps Brēzīšs. Ja skatāties, tas ir tagad baigais politiķis. Raidījums par svarīgiem jautājumiem politikā. Ne tikai politikā, es domāju. Par visu kaut ko. Labi, tad sāksim, jā. Sakarā ar valsts budžeta samazināšanos Saeimas deputāti nākuši klāt ar jaunu nodokļu izveidi. Turpmāk no 1. septembra nāksies maksāt par savu svaru sievietēm līdz 70 kg. Es atvainojos, sievietēm līdz 70 kg un vīriešam līdz 90 kg. Jūs jāmaksā tikai 1 eiro gadā, taču par tiem personām, kuras pārsniedz limitu, būs jāmaksā par katru lieko kilogramu 10 eiro. Šis likums gan neattieksies uz Saeimas deputātiem, prezidentiem un visiem pārējiem, es aizmirsu, kā tur sauc, uz visiem tiem. Tagad uzklausīsim apkārtējo domas sakarā ar jaunā likuma iestāšanās. Man jau vienalga, es jau tāpat ceru tikai 60 kg. Ko? Man tagad 2 mēnešos jānomet 30 kg? Taču lai viņi iet izskrieties visi! Es gribētu redzēt, kā tie tur mūsu gudrie prātiņi varēs nomest savu lieko svaru. Bet uz viņiem šis likums neatiecās. Cilvēki ir samērā neapmierināti ar jauno likumu, taču ja skatāmies no gaišās puses, tad tas varētu būt labs iemesls sākt rūpēties par savu figūru, kā arī paredzam papildus ienākumus trenižieriem un sporta zālēm. Un, dāmas un kungi, tas nakam arī būtu viss. Paldies, ka skatījāties, sargiet sev un bērnus. Tas ir, es domāju, neko, uz redzēšanos. Ak, vai kā es biju satraukts, es taču... vai...